Ja jūs zināt par vēdām, jūs zināt vēdas, kas ir, ja? Vēdas. Vēda kultūra. Pastāv zinātniskie atzinumi, kad visām indo-eiropējiešu tautām bija viena kopīga kultūra, no kuras vēlāk ir attīstījušās dažādas tradīcijas, atkarībā no valodām, atkarībā no vietas, atkarībā no apstākļiem, bet tas kopējais, tas zinātniskais atzinums ir tāds, ka Rigvēda ir vistuvāk tai kopkultūrai, kur ir visām mūsu teiksim, tautām. Krieviem, latviešiem, vāciešiem un tam līdzīgi. Un tāpēc Rigvēda, viņa vediskā kultūra, viņa, ja mēs lasām cauri, mēs nonākam pie secinājuma, kad vediskās kultūras pamats ir ugunsriti. Tātad, tas ir tas fundamentāli. Un pie tam ugunsriti ikdienas, katru dienu. Faktiski cilvēki veic ugunsritus no rīta, pēc saulēkta, pa dienu, dienas vidū un vakarā. Pirms saulrieta. Vēl bija arī nakts ugunsriti. Tie ir tie ikdienas. Bet ir arī svētku ugunsriti, kas ir saulgriežos, vai kas ir mēnesis, teiksim, pilnmēnesis, jauns mēnesis, 8. diena. Tad ir svētku ugunsriti, kas attiecas uz teiksim, dzimšana, miršana, kāzas, teiksim, dažādas sanskritā to saka samskāras, ja, teiksim, kad gaida bērnu, kad bērns piedzimst, kad viņam dod pirmos graudus, kad viņam griež matus, kad viņam... Un interesanti ir tas, ka vienā no Rigvēdas pantiem ir tāda frāze, ka tie, kas Višnu, vārds Višnu, krieviski ļoti līdzīgs vārds ir Višnī. Ja? Tātad Višnu, tas ir visaugstais, faktiski visaugstākais. Ja? Viņš ir devis šo zemi Manu. Manu tas ir cilvēces radītais, praraģiķeļi cilvēki. Un angliski, piemēram, vārds man, vai vāciski man, tas nāk no Manu, cilvēces tēvs Manu. Un tāpēc tie cilvēki, kas seko šiem Manu likumiem, viņiem katra diena pārvērtīsies par svētkiem. Tur tieši tāda frāze. Bet tiem, kas neseko, viņi kā sausa zāle nokautīs. Un tas nav teikts tā, ka tie, kas neseko, viņi ir kā sausa zāle, tas ir kā tāds fakts, kā novērošanas fakts. Tie, kas sekos, viņiem katra diena būs kā svētki. A tiem, kas neseko, viņi kā sausa zāle nokautīs. Un ja mēs, piemēram, es nezinu kā jūs, bet mana pieredze tieši liecina par to, ka tas tā notiek. Jo vairāk cilvēks seko šiem dievišķiem likumiem, jo viņam notiek tie, teiksim, festivāli, svētki, ugunsriti, tur dzimšanas dienas, tur kā saka, dziedāšana, dejošana, bet tiem, kas neseko, viņi pārsvarā pazaudēja gan saikni ar radiem, ar dzimtu, saikni ar esamību un tā kā aiziet, kā lai pasaka, sevī un kā parasti tur ir grūti runāt par kaut kādu turpinājumu, jo tāds sanāk tāds, ja tā var teikt, tāds ultra rafinēts egoisms sanāk cilvēkam. Cilvēks sāk dzīvot tikai priekš sevis un var palīdzēt tādiem cilvēkiem, teiksim, reliģija kā tradīcija, teiksim, cilvēks aiziet uz klosteri, viņš kļūst par sanjāsī, vai viņš aiziet uz Himalajiem, vai viņš aiziet mežā, ja, teiksim, tad tas tā kā var transformēties tā vientulība
var transformēties kaut kādā garīgā, krieviski man patīk vārds duhovnī podvig. Tas var transformēties uz to. Bet tas notiek reti cilvēkiem. Un ja mēs redzam mūsdienu realitāti, tad veci cilvēki ir pamesti, atstāti, viņus labāk atdod veco ļaužu pansionātos. Viņi arī mēs varam redzēt diženi aktieri, diženi mākslinieki, viņi nomirst nabadzībā, pilnībā aizmirstībā, neviens par viņiem nerūpējas. Tāpēc, ka tā vai citādi viņi ir nokļuvuši tajā lietā, kad viņi nekam garīgumam nekam nesako. Un tāpēc ugunsriti tā ir neatņemama sastāvdaļa no garīgas dzīves. Jo, ja mēs nodarbojamies tikai ar reliģiju vai tradīciju, tad bieži vien visa mūsu darbība notiek prātā. Mēs darām to prātā. Viss ir prātā. Mēs lūdzamies prātā, meditējam prātā, bet ugunsrits liek tev fiziski, tavu ķermeni fiziski nodarbināt. Om idam yajñapataye idam namamas svā. Ugunsriti tas skaitās šrutī. Šrutī tā ir mutvārdu tradīcija, tas, kas ir dzirdēts. Šrutī, šrošanti, ja, klausīties, dzirdēt, tas, kas ir izdzirdēts. Bet tantra, tas jau ir vairāk kā smaranam, tas, ko atcerās, tas, ko meditē, vairāk. Un mēs varam redzēt, ka tantra un šrutī nerunā viens otram pretī. Viņi var viens otru papildināt, ja mēs nepretnostādām. Un tāpēc tradīcijas var būt dažādas, bet ja ir pamats, tad mēs varam attīstīt to pamatu, ieviest mūsu dzīvē, un mēs varam fiziski savu ķermeni, kā saka, ielikt apstākļos, kad mēs ne tikai domājam, bet arī mēs veicam noteiktas rīcības. Un šis garais ievads, viņš noved pie tās domas, es gribu novest pie domas, kad Rigvēda saka, kad visa mūsu dzīve ir ugunsrits. Ja imā višvā bhuvanāni džuhvat rishirhotāni asīdat pitānā pratamačada avarām āvivēša. Ir teicis, ka ja imā višvā bhuvanāni džuhvat, tas, kurš visas šīs dzīvās būtnes met džuhvad, ugunī. Dievs augstais kungs. Tātad viņš ir radījis visu šo pasauli, ka tā ir viens liels ugunsrīts. Om Vishnum stomāsam purundasmā arkā bhāgasyeva kārino jāmanigman Urukramah kakuho jasya purviram namardhanti yuvatayo janitri om idam. Dzīve ir sadalīta. Mēs domājam, ka garīgums ir, ja mēs aizējam uz templi, ja mēs darām kaut kādu ritu, ja mēs aizējam uz baznīcu, vai tad mēs esam garīgi. Mūsu ikdienas dzīvē mēs neesam garīgi. Tad, kad mēs ēdam, mazgājamies, bērnus mazgājam, ja teiksim, ka mēs kalpojam mātei vai tēvam, tas nav garīgi. Garīgi ir aiziet uz templi, izdarīt to ugunsritu, bet Rigvēda saka, ka viss, ko mēs darām, patiesību sakot, ir liels ugunsrits, ritu rati. Yajñapurušāye idam namamas svā. Om idam ādi purušāye idam namamas svā. Om. Agrāk arī, teiksim, dzīvā mutvārdu tradīcija. Es zinu, ka krieviem bija arī, teiksim, viņi tur častuškas, teiksim, dziesmu kari. Latviešiem ir tā arī tradīcija dainas. Un viss pārējais, kad vienu dziesmu vēl neesmu nodziedājis, jau 9 sacerēju. Un līdzīgi arī Rigvēdā visi ugunsriti, tas ir zinātnieku tāds atzinums, ka pirms Rigvēda tika pierakstīta, neviens rits neatkārtojās, kāds viņš bija iepriekš. Jo tas hotars vai priesteris, vai kas dara to ritu,
Viņi bija tik garīgi attīstīti, no viņa plūda ārā tās jaunas vārsmas, un šī interesantā tradīcija nedaudz ir saglabājusies indiešu klasiskajā mūzikā. Idam Vaishvanarāja, idam Namamas svā. Mēs pārsvarā visas lietas mēs darām ļoti mehāniski. Mēs pat arī mantras, teiksim, tur briesmas, es jūtos neērti, bet arī, teiksim, šarirā vide džaudžadendrietāja, kā vīvā pelē, višaisā garējā, teiksim. Un neviens nesaprot, ko viņš dzied, kāpēc viņš dzied, kā viņš dzied. Arī Hare Krishna mantru atkārto to šnek, nām, rām, nu. Un tas ir tā ir tā tupā ritualistiskā aktivitāte, kas saucās miroņa dekorēšana. Un tāda ir, diemžēl, tāda ir organizētajām reliģijām vai neizbēgama praksa. Baznīcā vai kristietībā vai vēl kaut kur. Mēs nonākam līdz tam, kad iekšā ir miris, mēs neko nejūtam, mēs neko nesaprotam, bet mēs tikai izdekorējam šo savu sprāgoni ar puķēm, ar rituāliem, ar kaut kādu reliģisku darbību, dēļ kā? Dēļ statusa, dēļ pozīcijas un dēļ pestīšanas sindroma. Kā saka, es esmu pestīts, es nokļūšu pie Krišnas, jūs visi gaļēdāji, jūs iesiet uz elli. Vai arī es ticu Jēzum, bet jūs visi neticīgie, jūs degsiet elli. Jēzus tik ļoti mīl šo pasauli, ka viņš izglābs 1000 vai cik tur cilvēks, ar visus pārējos viņš nosūtīs, teiksim, ellē. Bet tas tā nav. Tā tas nedrīkst būt. Cilvēkam ir jālūdzās pa īstam, viņam ir jājūt, viņam jāatkārto mantra nevis tāpēc, ka viņš grib būt pestīts vai pārāks par citiem, bet tāpēc, ka viņš kaut ko jūt, ka viņš kaut ko attīsta, ka viņš kaut ko, viņam ir kaut kāda saikne. Ja mēs paskatāmies uz visu mūsu dzīvi, kā uz vienu lielu ugunsritu, tad mūsu attiecības būs kā ugunsritā. Mēs uzrunāsim viens otru ar godu, ar cieņu, piemēram, pat mūsu vīru un sievas attiecības. Pat viņas var salīdzināt. Ja cilvēks dara to ugunsritu, viņš zina, kā viņš lej to ziedojumu tajā ugunī. Un tad viņš var tieši tāpat runāt arī ar sievu vai ar vīru, kā viņa vārdi kļūs par ziedojumu tajā ugunī. Viņi vairs nebūs vienkārši klausi vīru, vai kaut kas. Vai tu nekad mani neklausies, tu tikai skrien pa savām darīšanām. Tas nav ziedojums, tas ir, tā ir izmētāšana, tu vienkārši izmētā visu pa gaisu. Bet tad, kad tu ieraudzīsi, kad visa dzīve ir kā godināšanas ugunsrīts, tad katra tava darbība viņa kļūs kā ziedojums, kuru tu liec ugunī. Un to var saprast tad, ja tu to dari ikdienā. Saprotiet? Om Agnimīle Purohitam Yajñasya Devam Ritvijam Hotaram Ratnadatamam Om Agnih Purve Birreshi Bir Idiyonu Tanairuta Sadevam Eha Vakshati Om Agninarayim Ashnavat Poshameva Dive Dive Yashasam Viravattamam Om Idam Agnayedam Namamas Svā Om. Tāpēc, jebkurā gadījumā, garīga prakse, viņa nedrīkst būt tikai mentāli, prātā. Tev ir jābūt spējīgam viņu pielietot dzīvē. Un tāpēc dzīve mums sākās no attiecībām ar dzimtu, ar tuvākajiem. Mēs varam apmānīt visu pasauli, skaisti runājot. Tagad ir ļoti daudz. Kā mēs smējāmies, ja kāds skaisti dzied, viņš ir jeho milost. Ja kāds skaisti runā, viņš ir jeho svetlost. Un tad bija trešais, ja kāds skaisti taisa jagies, jeho sviķēšistvo. Saproties. Un tagad mums ir ļoti daudz runātāji, teiksim, kauči, kurātori, prokurori,
attiecību speciālisti, tur viss kārēs, bet attiecības ar radiniekiem nav, attiecības ar tēvu nav, ar bērniem nav, ar brāļiem nav. Visi ir sarējušies tā kā suņi un kaķi, visi pašķīrušies, visi tur viens otru tur atgrūž, nolāda un tam līdzīgi. Bet pēc Rigvēdas dzimta ir Dievs. Devā, pitara, devā, jo asmi, so asmi. Tas ir teiks, ka Dievs, dievišķais, ir senči, ancestors, un senči ir Dievs, bet es esmu tas, kas es esmu. Un tā ir tā lielā, kā saka, mistērija ar šiem ugunsritiem, kad, kā teica Anand Govinda, Agris, viņš saka, ka latviešu tradīcijā ir saglabājušies arī veļu godināšana, senču godināšana, bet tas nedaudz atšķirās no tās rigvēdiskās idejas, tāpēc, kad mēs nevis godinām tos garus vai spokus vai tās būtnes, kas tur nāk, mēs kā saka, godinām, vai tas ir pareizs vārds vai nē, bet mēs atdodam godu. Mēs atdodam godu mūsu senčiem, un tāpēc ir tā atšķirība, piemēram, svadā, krieviski tas būtu svajodaju, svadā, es no sevis atdodu. Svā, kad ugunī lejam, tad ir svēts, latviski ļoti līdzīgi. Ja? Svā, tas ir svēts, mēs godinām, teiksim, visaugsto kungu, a mūsu senčiem mēs daram svadā, mēs atdodam no sevis, daram. Sahasrākšāt, sahasrapāt, sabhūmim, višvato vritvā, atjātišta dašangulam. Bhakti, mīlestību uz Dievu, viņi ir dadāti, prati grihnāti, guhjam akjāti pričati, bhungtē, bhoģētē čaiva. Tas nozīmē, ka dot un pieņem kalpošanu. Om tripādurdva ut aitpurušā pādosye hābavat punaha, tato višvan vi akrāmat sāšanāna šanē abhi. Om